Kalsnavas pagastā norisinājās projekta Integrācijas ceļasoma bērniem ar īpašām vajadzībām noslēguma konference, uz kuru pulcējās pedagogi un izglītības speciālisti no 15 Latvijas skolām, kurās ievieš Nīborga metodiku. Bet vienkāršāk var sacīt, ka virknē Latvijas vispār izglītojošo skolu skolotāji pielieto jaunu metodiku, lai padarītu atvērtāku un saprotamāku dzīvi saviem audzēkņiem, bērniem ar īpašām vajadzībām. Galvenais metodikas uzdevums ir veicināt bērnu kognitīvo attīstību. Tas ir viņu domāšanu, viņu iztēli, viņu abstrahēšanu, un tātad mācot šos jēdzienus arī sakārtot viņiem šīs domāšanas sistēmas galvā, vienkārši runājot pa plauktiņiem. Konferences saimnieki Kalsnavas pamatskolas kolektīvs ir labas prakses piemērs, integrējot sabiedrībā tos bērnus, kuri savas veselības dēļ atšķiras un apkārtējo pasauli uztver citādāk. Pateicoties skolas vadības un pedagogu uzņēmībai, Kalsnavas pamatskolā veiksmīgi darbojas C līmeņa izglītības klase, ko mīļi dēvē par kāpēcīšiem. Arī kāpēcīši nu tiek apmācīti izprast jēdzienus un rosināt savu domāšanu ar jaunieviestās metodikas palīdzību. Vienam iet ātrāk, citam lēnāk. Ja strādāju ar Sabīni, tad Sabīnei brīnišķīgi šī metode palīdz. Savukārt Raivo, kas pirmo gadu mācās, un tam ir mazliet savādāk. Bet tikai pozitīvi. Jo ikdienā mēs nepiedomājam pie jēdzieniem. Ja es jautāju, kāda tev ir blūze, tad atbildi baltā krāsā, bet ir jāpajautā, kādā tev ir krāsā blūze. Ļoti daudz ir pašam jādomā, ko tu runā un kā tu to pasniedz bērniem. Mēs ļoti ceram, ka šis projektiņš ar šo jauno metodiku pirmām kārtām iedos pedagogiem jaunu instrumentu, ar kura palīdzību viņi tātad kādu no bērnu problēmām, mācīšanās problēmām spēs atrisināt. Otrs, mēs ceram, ka pedagogi meklēs arī jaunus, citus instrumentus, lai skatītos, kā ar to palīdzību viņi var atrisināt dažādas mācīšanās problēmas viņu skolēniem. Un trešais, kas ir labais, man liekas, ka vecāki vairāk uzticēsies vispār izglītojošajām skolām. Arvien vairāk sabiedrība pārliecinās, cik svarīgi ir bērnus ar īpašām vajadzībām neatraut no bērniem ierastas vides, savām mājām un ģimenēm. Arī ģimenes ar bērniem, kuriem ir veselības traucējumi, ir pelnījušas no rītiem kopā posties dienas gaitās, bet vakarā visiem kopā pulcēties pēc darba cēliena. Sabīnes māmiņa uzskata, ka lielāka audzināšanas kļūda bijusi ievietot meitu specializētajā skolā. Sabīnē jau rudenim paliks 20 gadi, un kāpēcīšu klasītē mācamies jau 3. gadu. Ļoti žēl, ka agrāk nesanāca, bet paldies par to, ka arī tagad varam to darīt. Skola mums ir viss. Tas ir no Sabīnes viedokļa. Skolā ir draugi, skolā ir skolotāji, skolā ir skolas saimniecītes mīļas, labas pavārītes, skolā ir jau puiši draugi, jau ir. Es tā domāju, ja mums pietrūks tās skoliņas, mums būs ļoti grūti. Šādas konferences nodrošina iespēju ne tikai uzzināt aktualitātes pedagogu darbā, bet arī rada iespēju satikties, pārunāt problēmas, dalīties veiksmē. Un svarīgi ir pateikt paldies pedagogiem, kas nesautīgi dara savu darbu to bērnu labā, kas vienmēr būs atšķirīgi. Un nekautrēties no aizkustinājuma asarām, atzīstot, ka mana skola ir vislabākā, jo tajā ir vieta un apstākļi visiem bērniem.